Šodien 6. februāris, ārā mīnus 11 grādi, pulkstens ir 9:20 minūtes. Biju izgājis ārā, kā jau redzējāt, augsts. Ziemeļvējš augsts pūš. Un tā, šodien šķeldojam, kā redzat. Un šādā versijā, kad konteiners stāv uz mašīnas un tiek šķeldots konteineriem, tad nedaudz viņu aiztumam uz aizmuguri, lai šķelda nebirst uz mašīnas un līdz ar to arī gaisa filtrā nesūc iekšā viņam putekļus smalkos. Un tā, šitais 30 kubikmetri konteiners šobrīd ir. Tad viņš nav jāliek zemē, var vienkārši piebraukt. Tā, šodien tad vizināšu šķeldu. Un tādi jau redzēs. Cerams, ka paliks augstāks laiks, lai piesaltu viss un varētu normāli iebraukt. Kurš teica, ka Volvo 6x2 nevar pabraukt pa mežu? Šobrīd man vēl ir tikai vecās riepas, un tāpat var pabraukt. Kad būs jaunās riepas, tad es nemaz pēc šitā ceļa nebraukšu. Iespējams, tad braukšu pat taisnā. Bet tās nepaspēja vēl uzlikt. Tāds vietām bedres, tādas dziļākas. Šeit ir tāds līkumiņš. Bērs it kā jau iet garām. Nav tik traki. Lielo konteineru iespējams arī ir aizķertos, bet tāpēc arī braucam zemāk. Kaut kur tālumā ir gaisma. Drīz būšu izbraucis no meža. Man te paiet. Neuzdo gāzīte. Pārslēdzam otrais paaugstinātais. Jā, šeit Jaunpievalgas novadā, kur te sniegs vēl ir mums. Vakardien nedaudz uzsniega. Tas ir ļoti labi, jo man patīk sniegs. Un tad, kad ir augsts, tad mēs šādu veidu piedzīvojumus arī varam izdarīt, braukāt pa mežu. Lai cik skaista saule. Tad tāds smuks pacēlums, nezinu, tur pāri kaut kāda krituma, 20 metri vismaz. Bet tā, nav svarīgi. Tādi mums ir serpentīni. Visaugstākie kalni Latvijā ir šeit. Šajā rajonā. Labi, pietiks filmēt. Tālāk mēs zinām, ka te vairs mežs nav, un tad jau brīvi te pabraukt var. Skats no augstākiem kalniem. Jaunpievalgas novadā ceļš kalnos. Ļoti bīstami šeit ir. Lejā tāda krauja. Jā. Visapkārt meži.
Kādreiz bija pirms vairākiem gadiem, mēs vienu kalnu aizvedām te uz Madonas novadu. Tagad viņu sauc par Gaiziņu. Jo pārāk daudz šeit kalnu bija un tad... Nu ko mēs taču varam padalīties. Ja kādam nav kalna, varam aizvest. Droši. Rakstiet komentāros, zvaniet, aizvedīsim jebko jums. Tā, iebraucam Jēcos. Šeit arī lauksaimniecība notiek. Kas tad tur mums? Autobus nesās pretī. Tas tak bija Uģis. Rašana kārgarāža īpašnieks. Jā, būs jāskatās noteikti. Video ieliks savā kanālā arī. Ok. Šeit vēl uz koku uzrakstīts ir P-burts. Tā varētu būt pieturā manā versijā, bet nu kur es te darīšu? Jā. Un te ir strīpa gareniski. Nu nezinu, varbūt ja kāds ir, tad var uzrakstīt. Ko tas nozīmē? Te ir divas vertikālas strīpa. Interesanti. Nu labi, tas tā nebūtu jau tik svarīgi. Svarīgi ir neiemūkt bērzā. Vai arī apsēž šai gadījumā ir kreisā pusēņa. Nu tā jau neko iet vispār sešriedī. Mums te ir te vispār uzzīmēts krusts. Tas nozīmē, ka beigas, meža beigas, iebraucam pļāvā. Nu skaidrs taču beidzam.